Koši kā pavasara pirmie ziedi un raibi kā taureņi. Lieldienu labdarības tirdziņā apmeklētājus priecēja 8 Jelgavas nevalstisko organizāciju dalībnieku rokdarbi. Prasmīgās rokas prot gan raibu raibos rakstus zeķēs un cimdos iedīt, gan lieldienu zaķim dāvaniņas uzmeistarot. Un jums paši adīšana ir tāda sirdslieta, jeb nepieciešamība? Jā, sirdslieta. No cik gadiem tad adiet? Es adu 20 gadus jau. Akcijā Dāsnums mūžam neizsmeļams krāšņos darbus varēja nevien aplūkot, bet arī iegādāties. Iegūtie līdzekļi paredzēti rokdarbnieču atbalstam. Vēl nu patās atnāca, tā kā vēl ir jāapstaigā, jāapskatās, bet smuki darbiņi, skaisti. Kā jums šī pati ideja ir tādā veidā atbalstīt amatnieku? Ļoti laba ideja, es pati strādāju sociālā jomā, tā kā tā ir ļoti atbalstāma ideja. Vai nācāt ar ieceri apskatīties, ja vispār nejauši ieraudzījāt? Atklāt sakot, nejauši un mazmeitas ierosināt. Ja mazmeita ieraudzītu tādu skaistu zaķīšu un nācām apskatīties visu. Vai kaut ko arī tomēr atļausiet nopirkt sev vai mazmeitai? Laikam jau būs jānopērk kaut kas. Šādu tirdziņu jau 4. gadu gan Ziemassvētkos, gan Lieldienās organizē Jelgavas sabiedrības integrācijas pārvalde. Mums Jelgava ir vairāk nevalstiskas organizācijas, un lai tos cilvēkus atbalstītu un piesaistītu jaunus cilvēkus, tas ir viens no pasākumiem, kas ir uz pilsētu, lai cilvēkiem parādītu, ar ko nodarbojas nevalstiskas organizācijas. Tas ir viens no veidiem. Šoreiz skatītāji gan bija vairāk nekā pircēju. Pašas rokdarbnieces to skaidro ar krīzes izēstiem caurumiem iedzīvotājiem aciņos. Сегодня торговля не идет, не знаю почему. Наверное, все-таки у людей денег нет. Вещи, конечно, стараешься, делаешь красивые вещи, все, но покупать никто не покупает сегодня. Хоть ходят, посмотрят? Да, хвалят очень красиво, очень хорошо, но покупать никто не покупает. Но от этого становится легче, что хоть... Но хоть хвалят, и то легче на душе.